17:14 minūtes. Latvijas Radio 1 programma pēcpusdiena, un mums tāds viegli kaujiniecisks noskaņojums, zinot, ka nevis 3, bet vismaz 23 vīri dosies cīņā, lai aizstāvētu Latvijas karoga krāsas, kur gan vēl citur to mēs varam izdarīt vēl populārākā veidā, ja ne hokeja laukumā. Un, jā, šodien bija paredzēts tāds stāsts, kā teica Nolans, izlases galvenais treneris, tā kā bija paredzēts nosauks vīrus, kuri tad būs šajā sastāvā un brauks uz Helsinkiem un nezinu, cik cerīgā gadījumā varbūt arī kādreiz Stokholma aizbraukt čempionātu norises laikā, bet, Somijā un Zviedrijā notiek šis čempionāts, un tad, aizgājām uz preses konferenci, to vēl precīzāk sakot izdarīja Mārtiņš Pļavnieks, lai noskaidrotu, kāds būs sastāvs. Mārtiņ, mēs uzzinājām sastāvu vai nē? Sveiks! Jā, labvakar visiem radioklausītājiem, kur jau ir brīvdienas gaidās, bet hokeisti mūsu gan nav brīvdienu gaidās, viņiem tikai lielais darbs tagad priekšā. Jā, bija preses konference, šodien sasaukta, žurnālisti ieradās diezgan pulka daudz, bet Teds Nolans izspēlēja tādu savu, jau sev ierasto kārti, kuru viņš arī izspēlēja pirms tam februārī olimpiskajā kvalifikācijā preses konferencē. Pirms tam bija izziņots, ka tiks nosaukts sastāvs, bet sastāvs, diemžēl, netika vēl nosaukts, jo Teds Nolans, kā viņš pats deklarēja un teica, viņam vēl ir tāda nedrošība sevi iekšā, ka, kāds savainojums pēkšņi gadās, tad, lai nav tā, ka, puišiem jau ir pateikts paldies par darbu, viņi jau ir atslābuši, aizbraukuši mājās, samierinājušies ar šo domu, kad, šogad uz čempionātu netiksim, tad tomēr viņš vēl neteiks, kurš tad paliek mājās un kurš brauc līdz galam. Bet parasti izlasēm ir tā, ka ir arī tuvākā rezerve. Šīs pašas savainošanās gadījumā ir atstātas vietas, kuras ir, vecais stāsts ar NHL vīriem, vai ne, un Latvijas gadījumā varbūt tas šobrīd nav tik aktuāli. Aptuvenās aprises, līdz ar to visticamāk izlasēji tāpat ir visiem vairāk vai mazāk, ja nezināms, tad saprotams, vai ne? Jā, pašlaik sastāvā ir 26 spēlētāji, ja būsim precīzi. Jautājums tātad ir par cik vīriem, kuri būtu liekie oficiāli? Jautājums ir par vienu aizsargu un vienu uzbrucēju konkrēti, bet pašlaik sastāvā ir 26 cilvēki, un uz čempionātam var pieteikt 25 spēlētājus, vai tā teikt, ņemt līdz 5 spēlētājus. Uz katru konkrēto spēli var pieteikt 22, tad tie 3 arī paliek kaut kādā tuvākā vai tālākā rezervē. Tad Tedam Nolanam ir jāizšķirās, kurš tad būs tas viens aizsargs un kurš būs tas viens uzbrucējs, kurš paliks mājās. Vai tie uzvārdi, kurus mēs šodien presē un mēdījos lasījām, runa bija par Saulieti, par Poreju, un vēl viens uzvārds, kurš reiz man nav galvā, vai tie bija tie, kuri ir šajā sastāvā, vai tie bija vēl liekāk, kas ir aiz 26 vēl? Tie ir tie liekie, kuriem jau ir pateikts paldies par darbu, un kuri vairs noteikti nebrauks uz čempionātu. Jā, tas ir aizsargs Mārtiņš Porejs un 2 uzbrucēji, Toms Hartmans un Kaspars Saulietis, bet, tad vēl paliek tas jautājums par aizsargiem. Aizsargiem situācija ir nedaudz mainījusies tieši pēdējās stundas laikā, jo Arturs Kulda ir ieradies Rīgā. Tas nozīmē, ka viņš būs čempionātā, viņš spēlēs, viņš ir gatavs pārstāvēt savu valsti, un mēs esam ieguvuši stabilu aizsardzības balstu, un cerēsim, ka tas mums čempionātā palīdzēs. Par ko ir skaidrība pavisam noteikti, kur nav jautājumu zīmes, ko mēs varam teikt? Jautājumu zīmes nav par vārdsargiem, tas numur 1. Uz čempionātu brauc 3 vārdsargi, numur 1, protams, Edgars Masaļskis, kas ir mūsu izlases numur 1 jau vairākus gadus. Par otro numuru gan vēl ir šaubas gan Tedam Nolanam, gan arī droši vien jau Artūram Irbem. Varbūt Artūram Irbem pat šauba nav, bet viņš neatklāja, ka viņam šauba nav. Otri 2 vārdsargi ir Kristers Gudļevskis un Māris Jučers. Tad redzēsim, kā viņiem tās pozīcijas sakārtosies, jo... To mēs spēļu laikā faktiski arī visticamāk uzzināsim, jā. Jā, jo Edgaram Masaļskim tikko pēc atlapšanu vēl no traumas rit, tā kā... Par uzbrucējiem, kuriem nav lieku jautājumu, varbūt tā īsāk par uzvārdiem, gan drīz vai bez komentāriem. Pavisam noteikti jautājumu nav par pirmo maiņu. Mārtiņš Cipulis, Jānis Sprukts un Lauris Dārziņš. Par pārējiem, kāda būs virknējumi un kā viņi tur sarindosies. To redzēsim pirmajā spēlē pret Krieviju 4. maijā. Aizsargi? Aizsargi droši par aizsargiem varam būt
vairāk vai mazāk pirmajiem 5, kā to izteicās pats teica Nolans, viņš gan nenosauc, kuri ir šie pirmie 5, bet tie viņam ir skaidri. Nākamie 3, tos viņš vēl domās, kur ir tādi. Tas droši vien atkarīgs ne tikai no tā, cik šis vīrs ir spēcīgs vai varošs, bet arī no kombinācijām, kā ir saspēlēties. Tieši tā. Izdodas. Un tas nenozīmē, ka viņš ir slikts hokejists, ja viņš netiek izlasē. Īsais stāsts par kalendāru, kas mūs gaida, kurā dienā apmēram un kura pretinieki. Ar ko sākam, Jā, tuvākais, ar ko sākam, tā ir Krievija 4. maija sestdiena, 16:15, jeb 4:15 vakarā. Slavnā spēle pirms 13 gadiem ar Krieviju Sanktpēterburgā. Vēstures atkārtojums, cerams. Tur mēs uzvarējām? Tur mēs uzvarējām, cerams, uzvarēsim arī tagad. Un svētdien spēle pret ASV, kas ir pilnīgi citas hokeja skolas pārstāvi. Ar ko vēl būs jāspēlē, kas ir apakšgrupā? Vēl apakšgrupā ir arī mainnieki Somija, tad ir Slovākija, Vācija, Austrija un Francija. Tā kā. Un tas modelis turnīri līdz ar to tālāk apakšgrupā ir jābūt kurā vietā, lai varētu vēl uz kaut ko cerēt? Lai varētu vēl uz kaut ko cerēt, ir jābūt apakšgrupā vismaz 4. vietā, tātad jātiek vai 4. vai augstāk kaut kur, un tad mēs varam cerēt uz ceturtdaļu finālu un arī varbūt pēc tam vēl augstāku vietu. Un ja tu esi pēdējais vai pirms priekšpēdējais, kas tad notiek? Formāts ir tāds, ka grupā ir 8 komandas, ir 2 grupas pa 8 komandām, un katras grupas pēdējā komanda automātiski atstāja jau augstāko divīziju un pēc gada spēlēja līmeni zemāk. Un pārējās cīnās par vēl palikšanu? Pārējās cīnās par attiecīgām vietām čempionātā. Skaidrs. Cik šobrīd vismaz varbūt skaidrs, un gaidīsim rītdienu atkal ar tādām pašām ziņām, lai arī ir 1. maijs un brīvdiena. Jebkurā gadījumā šo informāciju daudz gaidīs. Paldies kolēģim Mārtiņam, un tad arī mēs vēršamies pie jums, klausītāji. Jūsuprāt, kā tad mūsējiem varētu klāties šajā pasaules čempionātā? Mēs zinām arī to, ka mūsu daudzi vai daļa no potenciālajiem līderiem īsti nevar piedalīties dažādu savainojumu dēļ, un tas pats Gunts Galviņš vai Miķels Redliks, ir tādi mums te apstākļi veselības lietu dēļ, un ir diezgan skaidrs, ka arī viņi ir mēģinājuši un gribējuši vismaz dažs no viņiem vēl kaut kā ielikt šajā vagonā. Bet kā tad būs arī šajā sastāvā, kuru mēs aptuveni varam nojaust, kā mūsējiem varētu klāties čempionātā? Gaidām jūsu prognozes, piezvanot un uzrakstot, kā gan citādi. Savu viedokli varat izteikt zvanot pa tālrunim 67 222 888 vai arī sūtiet ziņu Latvijas Radio 1 mājaslapā programmai Pēcpusdiena.